Mīļie draugi, sveicu jūs visus šajā sestdienā, vēlot mieru. Šodien es dzeru kafiju no krūzītes, no mūsu draudzes krūzītes. Jums daudziem tāda noteikti ir. Kas man patīk otrā pusē ir fantastisks novēlējums, ko es jums novēlu šodien. Un tas ir pants no Jesajas grāmatas 26. nodaļas. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Ar šiem vārdiem es jūs sveicu visus. Šī ir studija 316.lv. Es esmu Imants Miezis, esmu mācītājs. Man patiešām prieks ir būt šeit atkal ar jums kopā. Un jā, tas lūgums ir, ka jūs varat atbalstīt, uzliekot to īkšķīti apakšā, jūs varat vislabāk nošārēt, lai kādi citi cilvēki vēl redz. Iespējams, kādam arī jūs tā varat palīdzēt. Iepriekšējā sestdienā es minēju kādu īpašu vārdu. Tas vārds bija svētvakars. Es aizdomājos par to, un lai arī šodien mums ir ārpusē šeit īrijā ļoti skaista diena, saulains laiks, cilvēki atpūšās. Es aizdomājos par to, cik viens vārds reizēm daudz var pateikt. Dievs tā ir paredzējis, ka ir dienas, bet katrai dienai pienāk arī vakars. Katrai dienai ejot uz beigām, pienāk vakars. To Dievs tā ir nolicis, to Dievs tā ir noteicis. Un paldies Dievam, cilvēki to arī saprot, ka vismaz vienu dienu ir nepieciešama atpūta. Mēs zinām, 7. dienā arī Dievs atpūtās, un mirklis pirms tās, tas ir iepriekšējais vakars, tas ir svētvakars, kur darbi ir pabeigti. Tas mirklis, kur mēs atvēlam sev, savai dvēselei, un var jau, protams, pārgurumā nokrist. Dzīve reizēm spiež smagi, fiziski. Daudz jāstrādā, daudziem ar galvu jāstrādā, un tas ir vēl lielāka slodze. Un tad tā atslodze vienkārši ir ļoti nepieciešama. Protams, te ir izņēmumi uz abām pusēm. Ir taču gadījumi, kad nav darba, kad tu vienkārši no tā, ka tu meklē kaut ko, tu esi pārguris, vai ir kādi varbūt vēl smagāki apstākļi, piemēram, karš. Un ir grūti aizdomāties, kā jūtas cilvēki, kuriem visu laiku jādzīvo spriedzē. Ka tūlīt kaut kas var sprākt, tūlīt var kaut kas degt. Un jā, tu vari zaudēt dzīvību un maigi sakot, tev var ļoti, ļoti sāpēt. Es pieļauju, ka šādi dzīvojot nervi reāli ir uzvilkti kā stīgas un visticamāk tas neuzlabo veselību. Un es pilnīgi noteikti zinu, ka tāds nav Dieva plāns pie cilvēkiem. Un tomēr droši vien, esot arī šādās situācijās, cilvēki iespējams katru vakaru uz mirkli, kādu mirkli uztver kā svētvakaru. Es domāju, ļoti daudz cilvēku Dievam saka paldies par nodzīvoto dienu. Vēsture jau ik pa brīdim atkārtojas, un jau sen gudrais Zālamans teica, ka nav nekā jauna pasaulē, ka nav nekā jauna cilvēka attiecībās. Un tomēr ik pa brīdim ir mirkļi, kur ir īpaši. Gan tie labākie, gan ne tie labākie, bet tie ir mirkļi, kurus mēs atceramies. Kur ir dzīvi mūsu iekšējā pasaulē. Protams, ne visi, jo Dievs to tā nav paredzējis. Mūsu smadzenes būtu pārslogotas vienkārši. Mēs skaidri varam atcerēties to, ko darījām vakar, reizēm aizvakar, varbūt vēl pāris dienas vēlāk, bet tālāk tur jau jāpiepūlas, lai atcerētos. Un ir tādi posmi, kurus vieglāk var atcerēties.
posmi, teiksim, ar nedēļas intervālu, piemēram, pagājušā svētdiena, ko mēs tad darījām. Vai kāds īpašs notikums pirms mēneša, kāds bija ciemos atbraucis un notika tas un tas, vai mēs bijām kur aizbraukuši. Vai bija jaunais gads, darījām to un to, vai Ziemassvētki, un kāds mums kaut ko uzdāvināja, dzimšanas diena, ciemiņi. Un tā ir mūsu dzīve. Pareizāk sakot, tie ir tādi gabaliņi no tās. Un es aizdomājos par to lietu, kad iespējams mēs kādreiz varēsim ieraudzīt visu mūsu dzīvi, kāda tā ir bijusi, ne tikai šos gabaliņus. Bet kamēr mēs esam šeit, mēs šādos svētvakaros aizdomājamies, varbūt paņemam rokā fotoalbumu, pārceļamies atpakaļ laikā, un tur atdzīvojas mūsu dvēselē cilvēki, atdzīvojās notikumi. Un tad vakars iegūst tādu, varētu teikt, pievienoto vērtību. It kā notikums, it kā sens, bet viņam ir kāda vērtība. Un man ļoti patika mācītāja Induļa Paiča iepriekšējās nedēļās sacītais, kad viņš YouTube lekcijas vada, salīdzinājums par kādām īpašām vietām. Piemēram, par pievienoto vērtību mūsu iekšējā pasaulē. Paskaidrošu. Ūdens. Parasts ūdens, Dieva radīts. Ir avoti. Pasaulē, valstīs, Latvijā arī ir avoti, kur no zemes nāk ārā tekošs ūdens. Un tādu vietu nav maz. Viss kārtībā. Ir ūdens. Bet ir tomēr kādas īpašas vietas, kur šajā vietā, kur nāk ārā tas ūdens, ir kaut kas īpaši noticis, kaut kas palicis tāds, un tur ir radies tāds apzīmējums kā svētavots. Ne tikai avots, kurš dod ūdeni, bet svētavots. Nu, kā piemērs Latvijā, teiksim, pie Aglonas bazilikas. Tur ir ūdens, to var uzpildīt pudelēs, to var dzert, to var vest mājās. Tam līdzi ir kāda pievienota garīga vērtība. Cilvēki tur aiziet un iespējams tur dvēsele runā. Tur kaut ko izjūt. Un Kristus jau arī nereti piemin šādu lietu. Esat dzirdējuši taču vai lasījuši šo izteicienu par dzīvā ūdens straumēm, jo no kurienes tas nāk? Tieši Jeruzalemē, tur, kur bija templis, tajā vietā. Tur no zemes plūda ārā šāds avots. Jau sen, jau ļoti sen. Un šāds avots, vismaz tanīs laikos, viņam bija milz vērtība. Nu, iedomājamies, ja pilsēta ir aplenkumā. Tur to krānu nevar aizgriezt, tur vienmēr ir kur padzerties. Tu vari uzturēt dzīvību, avots, kurš neizsīkst. Tā ir vērtība, kurai ir dzīvības vērtība. Un Kristus minētā, kad viņš liek to kā piemēru par dzīvā ūdens straumēm. Ziniet, tas ir laikam arī par cilvēkiem, kuros radītājs ir ielicis spēju atveldzēt citus. Jā, it kā parasts cilvēks, bet tur ir kaut kas īpašs. Un es zinu, ka mēs neesam nejaušība. Dievam mēs visi esam īpaši, ticiet man. Un es ticu, ka katrā cilvēkā ir šāds avots iekšā. Tikai varbūt viņš ir jātīra, lai viņš sāktu plūst. Tā ir katra cilvēka iespēja un izvēle. Mēs noteikti esam satikuši cilvēkus, kuri mums ir devuši kādus labus padomus, bijuši kā piemērs, no kuriem ir plūduši šādas ūdens straumes. Bet tas aicinājums ir, ka mēs paši varam būt tādi, kuri
nevis plūdos pārpludina, vai tieši pretēji nosusina, izvelk no tevis ūdeni. Bet kur arī ir kā dzīves ūdens, kurš palīdz. Un Kristus aicinājums ir būt cilvēkam tieši šodien, tur, kur tu esi. Cilvēkam, kurš īstajos brīžos padzirda, ļauj dzīvot, dod telpu. Jā, pat padzirda pat ienaidnieku, ja tas nepieciešams. Šis ir svētvakars pirms klusās nedēļas. Kad atverot Bībeli, tu izlasi. Tu esi kopā ar Kristu tās nedēļas notikumos. No palmu svētdienas vai pūpolu svētdienas, tā, kas būs rīt. Kad atceramies, kad visi Kristum aplaudē, izklāja viņu priekšā sarkano paklāju, līdz mirklim, kad ir pēdējās vakariņas, nodevība, nāves spriedums, nāves soda izpilde, un līdz mirklim, kad nāve ir uzvarēta un iestājas cits laikmets, kurā mēs dzīvojam, laikmets, kurā sekojot Kristum, tu vari savā dzīvē arī veidot brīžus, kā dzīva ūdens straumes pret cilvēkiem, kuri mums ir līdzās, kā cieņas un mīlestības apliecinājums. Nemiera vietā nesot mieru. Rupju uzbraucienu vietā, kad tu vari atbildēt ar smaidu, naidu vietā neatbildot. Tāpat. Un reizēm ir jāpasaka, draugs, tu šobrīd nezini, ko tu dari. Tu nesaproti, ko tu dari. Un pie visa tā, protams, nemirkli pat nezaudējot to, kas tu esi, kādu Dievs tevi ir radījis. Un tās izpausmes tu vari skaļi slavēt Dievu par to ar dziesmām, ar dzēju, ar dejām. Tu vari klusi viņam pateikties, bet galvenais jau ir, kāda ir tava šodiena, kā tu sevi esi parādījis attieksmē pret tiem cilvēkiem, kuri tev iet līdzās, blakus, šodien. Šis ir svētvakars pirms mūsu svētdienas tiešraides dievkalpojumu. Jā, rīt 12. es aicinu uz ikmēneša tiešraides interneta dievkalpojumu YouTube kanālā. Tas iespējams var palīdzēt kādiem cilvēkiem. Paldies, ja tu padalies ar to. Un ziniet, ja par tiem mirkļiem, kuri veido mūsu dzīvi, es nekļūdīšos, ja teikšu, ka tajā atmiņā, tai dvēselē biežāk jau uzaust tieši tie brīži, kuros ir darīts kaut kas labs, kur tev ir teikti labi vārdi, kur tu esi teicis labus vārdus, kur ir ziedots laiks, kur par to nav saņemta samaksa. Kaut kas labs varbūt ir dāvināts. Un šī Kristus pēdējā nedēļa, tā jau ir, kad Dievs sevi dāvina cilvēcei. Viņš pats samaksā dārgāko iespējamo samaksu. Un tas turpinājums jau ir nevis, lai kāds kalpotu viņam, pienest viņam upurus kā sendienās, bet viņš pats kalpo cilvēkiem. Viņš to dara, viņš kalpo mums, viņš mazgā mūsu kājas. Tā ir tāda mīloša pazemība. Viņš mazgā balts mūsu dvēseles, pat ja tās ir bijušas netīras, melnas, vienalga kur, cik dziļi. Mūsu priekšā ir nedēļa, mīļie, kur nāk, ja Dievs ļaus tajā atnākt. Kā dzīvosim? Ko katrs varam pajautāt sev? Draugs, ko tev nozīmē klusā nedēļa? Varbūt tas varētu būt mirklis šī svētvakara pārdomām. Varbūt ne tik daudz par šo pasauli un tajā notiekošo, vai valsti, vai savu darbu vietu, vai savām problēmām, bet tieši par savu iekšējo pasauli. Tieši par savu iekšējo pasauli. Tās nākamās nedēļas skatījumā. Jo Kristus dzīve mums ir uzdāvinājusi vislabāko.
kā šo Dieva radīto pasauli, līdzcilvēkus un citus cilvēkus tajā uzlūkot ar pavisam citām acīm, ar sirdsgudrības acīm. Un tā nav svētulība. Mīļie, tā ir mūsu dzīve šodien, šeit un tagad. Tas, ko mēs darām, kādas izvēles veidojam, tas jau atstāja iespaidu uz to, cik jēgpilni, jēdzīga ir mūsu dzīve. Un saprotams, tas ir ceļš uz to, kā pavadīsim laiku pēc šīs dzīves. Kā pavadīsim mūžību. Mēs lasīsim šodienas lasījumu. Cilvēka dēlam ir jātop paaugstinātam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Patiešām. Patiešām. Kas var būt labāks par to? Es gribētu teikt, mīļie, lai mums izdodas. Lai izdodas vislabais katru Dievu dotu dienu. Un kas gan var būt labāks par to? Piezvanīt kādam, lai pateiktu ko labu, apliecināt, ka tu cieni, kā cilvēks, kuram tu pievērs uzmanību, ir tev svarīgs. Jā, apsveikt arī svētkos. Ir taču labāk būt kopā priecīgos nekā bēdīgos brīžos, vai ne? Un jā, šis ir laikam arī tas brīdis, kad laba vēlējumus, labas veselības vēlējumus, cieņas apliecinājums no mums un mūsu draudzes un no draugiem. Un liekam debesu Tēvu mīļajās rokās. Mēs varam pateikties viņiem par draugiem, līdzcilvēkiem, par mūsu draudzes cilvēkiem. Un šonedēļ dzimšanas dienā mēs apsveicam mūsu Sandru Bondarevsku. Tik daudz garīgā pienesuma gan īrijas latviešiem, gan visas pasaules latvietībai, mūsu vēstures izpētēji un tieši šodienas aspektā. Skatoties uz savām saknēm, to meklēšana, atrašana, novērtēšana. Paldies, Sandra, tev! Jā, šodien dzimšanas diena ir arī Andrim Andrusam. Manam draugam. Dievs mūs saved kopā pirms, laikam, 18 gadiem, un tieši atpūtas mirkļi, aktīvas atpūtas mirkļi Dieva radītajā pasaulē, Copē, pie ezera vai jūrā, tie ir tie, ko Andris māca bagātīgi dāvināt. Jā, pat latviski garšīgi, cienājot draugus un arī draudzē. Jā, kur ir cilvēki, kur nevienmēr atrod laika atpūtei. Paldies, Andrim, miljonus tu esi. Dzimšanas diena šodien arī Renāram Kupičam un Reinim Štelbaumam, jaunam gudram puisim no Tulavas, mazai Evelīnai, kurai pagājušajā nedēļā mammiņai bija dzimšanas diena. Viņai Dievs dāvinājis jau ir 7 gadus. Mīļi sveicam un aizlūdzam. Mīļie draugi, debes Tēvs mums ir dāvinājis dzīvi. Kristus mums parāda ceļu, kā to jēgpilni var dzīvot. Un viņš jau ir tas, kas mūs var izglābt no tā, kas ir apzīmējams ar tādiem vārdiem kā naids, ļauns, slikts, nāve. Kristus ceļš. Svētais gars dod spēku izturēt grūtības, pilnveidoties. Kā baznīcā saka, svēt darīt sevi. Un ar prieku šais dzīves ceļā sasniegt to, lai no mums katra plūst tādas dzīvās ūdens straumes. Mēs saprotam tagad, ko Kristus ar to domāja. Un nāksim pateicībā Dievu priekšā par visu, jā. Īpaši par iespēju būt, par mums, par mūsu mīļajiem, par mūsu draugiem, par iespēju dzīvot, par iespēju labi sadarboties.
Un mūsu lasījums, mīļie, šajā svētvakarā ir no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas, kur tā ir rakstīts. Cilvēka dēlam jātop paaugstinātam, lai ik viens, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, 14. pants. Mēs lūksim. Tēvs, mēs nākam pie tevis atkal šīs nedēļas noslēgumā vakarā, kad norimuši nedēļas darbi, kad varam mirkli pabūt kopā ar tevi, pastāstot atkal tev, kā mums ir gājis. Un ja šīs nedēļas griezumā, tad jā, katra diena, ko tu mums esi devis, tā ir bijusi kā dāvana. Ar visu to, ka mēs esam, ar to, ka tu mums dod gaisu, ka tu dod ūdeni, ka tu dod dienascho maizi, ka mums ir kurpes kājās, ka mums ir māja, kur dzīvot, vieta, kur dzīvot. Paldies, ka varējām šonedēļ dzīvot. Un jā, pat, ja tā nav bijusi viegla, tā ir slīpējusi mūsu izturību, slīpējusi mūsu raksturu. Mēs pateicamies tev par visiem labajiem brīžiem, kuri iespējams paliks mūsu atmiņā uz ilgāku laiku, kurus mēs varēsim atcerēties pēc kāda laika. Pateicamies, ka devi brīžus, kad varējām izrādīt cieņu, mīlestību, jā, rūpes mūsu līdzcilvēkiem, gan mājās, ģimenē, gan darba gaitās, gan citur. Tēvs, un ja kas ir bijis ne tā, kad kādu situāciju vai notikumu iespaidā mēs esam bijuši skarbi, varbūt dzīves steigā un straujumā nepatiesi, varbūt aizmāršīgi, piedod lūdzu, palīdz izdarīt secinājumus, lai tas neatkārtotos. Lūdzam, caur notikumiem uzrādi mums katram vienam, kur mēs varam vēl augt, kur mēs varam pilnveidoties. Palīdz mums katram priekš sevis atklāt, kāds bija tavs plāns pie mums, ko tu vēlējies, lai mūsu dzīve iekļautos tavā labajā plānā, lai mēs varētu dzīvot kopsolī ar tevi. Lai tas, ko domājam, tas, ko darām, lai tas tiešām ir kā dzīves ūdens, kas, kā Jēzus teica, verda mūsos pašos, vedot uz mūžīgo dzīvi. Ūdens, kurš dzēsē slāpes citiem. Tēvs, paldies par to, ka dzīvojam. Reizēm jā, pat labi, ka varam pat baudīt dzīvi. Mēs ticam, tu esi priecīgs, ja mums labi izdodas, ja mēs esam pat laimīgi. Bet mēs aizlūdzam par tiem, kuriem neiet tik labi. Īpaši par mūsu draugiem, kur reizēm ir apjukuši, stresā, nesaprašanā, kur ir kādreiz norūpējušies un uzvilkti kādu iemeslu dēļ, kuri visu redz tumšās krāsās. Tēvs lūdzam par viņiem. Palīdz, ja ir iespējams, ka mēs varam būt blakus, ka mēs varam parādīt kādu citu iespēju, varbūt citu skatījumu uz notiekošo. Vislabāk, ja varam norādīt uz tavu skatu, kā tu attiektos pret kādu notikumu vai cilvēku. Dievs, tavās rokās ieliekam šo pasauli. Mēs atceramies apustuļu Pāvila sacīto, ka vajag gudri izmantot šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tā tas bija apustuļu Pāvila dzīves laikā. Tā tas joprojām ir arī mūsu laikā, šodien. Tēvs dod mums savu gudrību. Gan pašiem, ka mēs varam dzīvot tavā sūtījumā, būt tavā plānā, lai mēs varam citiem pasniegt draudzību roku. Bet dod arī spēku un gudrību stāties ļaunajam pretī, dod drosmi. Mēs uzticamies tev, jo tu, Kristu, esi bijis drosmes paraugs. Tu nemainījies, tu neatkāpies. Jā, tu klusēji. Lielais Dievs, mēs apzināmies, tu esi mīlošs tēvs, kurš savus bērnus mīl, audzina, dod drosmi un arī aizstāv.
Paldies Tev, Tēvs, par to. Ar pateicību nākam pie Tevis par mūsu mīļajiem draugiem, ar kuriem reizēm varam būt kopā, kur izjūtam atbalstu, kur izjūtam pleca sajūtu, kur mēs, kā Tavā vārdā teikts, reizēm kā vīrs vīru slīpē, kur izjūtam gudrību, kur varam mācīties. Debes Tēvs, paldies par Sandru. Paldies par šo sirds gudro cilvēku. Lūdzam arī turpmāk Tavs svētījošās rokas par viņu. Dod labu veselību. Pateicamies par Andru, Tēvs. Tu viņā esi ielicis īpaši Tavs radītās pasaules redzējumu un tās pielietojumu. Paldies, ka arī caur viņu darbiem varam mācīties izvērtēt visu, ko Tu esi radījis. Dod Andrim labu veselību, dod savu gudrību, dod mieru, dod gaišu sirdsprātu. Tēvs, lūdzam par Renāru Kupiču. Tēvs, vien Tu zini, kas viņam dzīvē visvairāk būtu nepieciešams, gan dvēselē, gan fiziskajā dzīvē. Mēs pateicamies par viņu. Tavu svētību izlūdzamies Renāram. Tāpat Tavās rokās liekam Reinu, Tēvs. Šai jaunībā dod mirkļus pabūt vairāk kopā ar Tevi. Dod laiks mācīties dzīves gudrību, mācīties no Tevis, gan no cilvēkiem. Lai viņš ģimenei būtu par svētību ikvienam, ar kuru viņš satiekas. Lūdzam par mazo meiteni Evelīnu, Tēvs. Debesu valstība pieder bērniem, tā Kristus teica. Palīdz, ka viņa ir Tavas valstības atspulks ikdienā. Kā aug pieņemoties gudrībā pie Tevis un piemīlībā pie cilvēkiem. Tavu īpašo svētību lūdzam visiem mūsu draudzes jubilāriem un arī visiem tiem, par kuriem mēs domājam, kuri ir no mūsu ģimenēm, kuriem ir bijušas jubilejas, kuri mums ir dārgi. Mēs lūdzam par mīļajiem, kas ir Latvijā, par tiem, kas dzīvo arī citur. Lūdzam par tiem, kas ir varbūt ceļojumos, kur ir gaisā vai kur ir jūrā. Jo mēs visi jau dzīvojam Tevis radītajā pasaulē, katrs tajā vietā, kur Tu mums ļauj būt. Tēvs, pateicamies, aizlūdzam un pielūdzam. Lūdzu, uzklausi mūsu klusās lūkšanas, kuras nāk no mūsu dvēselēm. Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, par Tavu klātbūtni. Paldies par mūsu svētvakaru, lai kurā brīdī tas arī būtu. Paldies, ka varējām būt kopā vienoti Tavā vārdā, Tavā garā. Tēvs, palīdz, ka mēs šo vakaru un dienu varam nodzīvot tā, lai no mūsu darbības, lai no mūsu dzīves Tev būtu gods. Ar tiem, kuriem mēs tiekamies, miers un svētība, lai no Tevis caur mums pie viņiem plūstu dzīva ūdens straumes. Un pateicībā Tev ļauj mums Tevi pielūgt, kā Tavs dēls mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi, mūžos. Āmen. Dieva miers un viņa svētība, lai ienāk katrā jūsu mājvietā un katrā jūsu dvēselē. Esiet svētīti!